Sveiki! Esmu Landa Jaunzema, Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības vadītāja. Kopš 2018. gada mana dzīve krasi mainījās, jo 6-gadīgam bērnam uzstādīja diagnozi 1. tipa cukura diabēts. Kas tas tāds ir? Kā ar to dzīvot? Vai mēs drīkstam ēst saldējumu? Kā atgriezties bērndārzā? Vai mēs varam uzsākt skolas gaitas? Līdz ar diagnozi mums bija lērums jautājums. Viens ir rast atbildes kopā ar speciālistiem vai pašspēkiem, bet otrs – integrēt diagnozi sabiedrībā. Sabiedrībā, kur bērns ar diabētu neatšķirās no citiem bērniem vizuāli. Viņam nav garīgo vai fizisko attīstības traucējumu vai kādas attīstības kavējumu. Principā 1. tipa cukura diabēts ir neredzamā diagnoze. Un tas vēl vairāk apgrūtina vecākiem paskaidrot, ka šādam bērnam ir nepieciešama pieaugušā cilvēka uzraudzība, iesaiste un līdzdalība, lai bērns sasniegtu visus savus mērķus un piepildītu savus sapņus. Un daļa no sabiedrības ir izglītības iestādes, kurā bērns pavada lielu daļu savas dzīves, savas bērnības. Tieši tāpēc mēs esam radījuši izglītojošo video sēriju ap un par diabētu. Kas tas tāds ir? Kas ir hipoglikēmija? Kā uzturs vai fiziskās aktivitātes ietekmē diabēta aprūpi? Primāri mērķis ir sniegt atbildes izglītības iestādes darbiniekiem, lai sniegtu drošību un mazinātu bailes. Otkārt, atgādināt vecākiem, ka arī pedagogi un izglītības iestādes darbinieki ir tādi paši cilvēki kā mēs un iespējams saskarās ar kaut ko nezināmu. Un treškārt, aicināt vecākus un izglītības iestādes darbiniekus uz sadarbību, kas vērsta bērna interesēs. Iegūt izglītību drošā vidē. Labdien! Mans vārds ir Ilze Veilande. Es esmu Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas diabēta aprūpes un apmācības māsa. Un šajā nodaļā es pastāstīšu par fiziskajām aktivitātēm un kas ir jāņem vērā, ja bērns sporto un viņam ir 1. tipa cukura diabēts. Ar fiziskajām aktivitātēm ir interesanti. Cilvēki bieži vien domā, ka fiziskā aktivitāte vienmēr visos apstākļos pazemina cukura līmeni asinīs. Un ir pat gadījumi, kad cilvēks nemērot cukuru asinīs, ja viņam nav sensors, viņš neredz bez izmērīšanas no pirksta. Tātad nemērot uzskata, ka pirms slodzes ir obligāti kaut kas jāpēd, jo slodzē kritīsies cukurs un būs hipoglikēmija. Tātad to, vai uzņemt vai neuzņemt un cik daudz uzņemt ogļhidrātus pirms slodzes, to nosaka pirmkārt, kāds ir pirms slodzes cukura līmenis asinīs. Otkārt, cik daudz uzņemt ogļhidrātus nosaka ķermeņa svars un arī, protams, fiziskās aktivitātes veids. Tāpēc šie faktori ir jāatcerās un jāsaprot, ka aktivitāte nevienmēr pazemina cukuru un ir gadījumi, kad viņa pat ir aizliegta, viņa pat ir kontraindicēta un izraisīs tikai vēl lielākas problēmas, vēl augstāku cukuru, ketonvielu parādīšanos un ļoti smagas veselības problēmas. Tāpēc, kā likums, ir jāsaprot, ka pirms aktivitātēm visdrošākais cukura līmenis ir starp 7 un 10. Bet šeit atkal ir jāpiemetina tas, ka atkarībā no slodzes veida šāds cukurs arī var nebūt piemērots, un tāpēc nosaukšu, kādi ir fizisko slodžu veidi. Jebkura slodze dalās 3 grupās, 3 veidos. Ir aeroba slodze, ir anaeroba slodze un ir jaukta tipa slodze. Cilvēkam, kuram ir 1. tipa cukura diabēts, visvēlamāk būtu nodarboties ar aerobu slodzi. Piemēram, peldēšana, riteņbraukšana, slēpošana, pastaiga. Tie ir tādi slodžu veidi, kad tiek izmantots skābeklis, ir ieelpa, izelpa vienmērīgā ritmā. Un sākot šādu aktivitāti ar normālu cukura līmeni vai nedaudz paaugstinātu cukura līmeni, praktiski vienmēr ir gaidāma cukura līmeņa pazemināšanās. Tāpēc šāda veida slodzi var ļoti labi izmantot, lai regulētu nedaudz paaugstinātu cukura līmeni. Savukārt, lai izvairītos no hipoglikēmijas, ir jāņem vērā daži ļoti svarīgi noteikumi. Tāpēc parunāsim par to,
Ko darīt, ja pirms slodzes ir viens vai cits cukura līmenis? Ko darīt, kā pielāgot insulīna devu vai ogļhidrātu daudzumu? Ja mēs iedomājamies cilvēku, kurš plāno slodzi, un ņemsim gadījumi, kad ir ievadīts insulīns un fiziska slodze nav bijusi plānota. Piemēram, bērnam skolā ir plānots matemātikas nodarbība, bērni ir pēduši pusdienas, ir ievadīts insulīns, deva nav mainīta, jo pēc injekcijas nākošā stunda ir plānota matemātika, un ir sanācis tā, ka stundas ir mainījušās, un šobrīd matemātikas vietā ir sports. Tātad visi iet uz sportu, bērns ar 1. tipa diabētu ir ievadījis insulīnu, deva nav tikusi samazināta. Pieņemsim, ka viņa cukura līmenis pirms pusdienām ir bijis labs, piemēram 6,0, viņam ir iešpricētas, piemēram, 3 vienības īsas darbības insulīns, un viņš iet uz sportu. Būtībā viņam draud hipoglikēmija, tādēļ, ka sporta aktivitātes laikā cukurs asinīs kritīsies, nav uzņemti vairāk ogļhidrāti, insulīns ir ievadīts kā parasti, un šis tāpēc ir jāzina, ka tagad ir tāda situācija, ka bērnam ir kaut kas papildus jāuzēda. Tāpēc pirms šādas neplānotas fiziskas aktivitātes, ja cukurs asinīs ir zem 7 milimoli, ir obligāti jāpēd kaut kas ogļhidrātu saturošs. Citādi draud hipoglikēmija. Situāciju var glābt tikai tas, ja piemēram, bērniem ir kaut kāda ieskaita, un bērns ir satraucies, un cukura līmenis asinīs tāpēc pakāpsies, tad arī var šī hipoglikēmija nebūt. Bet mēs nekad nedrīkstam riskēt, arī tad, ja ir plānotas ieskaitas šodien sportā, un insulīna deva pirms pusdienām nav tikusi samazināta, ir obligāti kaut kas papildus jāuzņem, ogļhidrātu saturošs. Un, lai precīzāk šo uzņemamo ogļhidrātu daudzumu parēķinātu, ir jāatcerās, ka fiziskās aktivitātes laikā ķermenis sadedzina no 0,5 līdz 1 gramam ogļhidrātu uz kilogramu stundā. Tātad, ja piemēram bērna svars ir 30 kg, tad uz stundu fizisko aktivitāšu minimāli viņam vajadzētu uzņemt 15 gramus ogļhidrātu, kas ir praktiski viena maizes vienība ar nelielu astīti, jāsaka tā. Ja? Tāpēc labāk ir uzņemt nedaudz vairāk. Tas būtu pusotra maizes vienība, tie būtu kādi 18 gramu ogļhidrātu, piemēram. Tas varētu būt viens neliels banāns vai, piemēram, ābols un mazs maizes gabaliņš, ja, vai kādi 2 cepumi, kaut kas 15-18 gramu ogļhidrātu apjomā. Ja fiziskā slodze ir 2 reizes pa 45 minūtēm, tad šim bērnam ir noteikti jāpēd vairāk, un ja šajā laikā sports ir plānots ļoti intensīvs, tad būtu jārēķina 1 grams ogļhidrātu uz kilogramu svara, respektīvi tie būtu jau 30 gramu ogļhidrātu, 2,5 maizes vienības. Tā ir hipoglikēmijas profilakse neplānotas fiziskās slodzes gadījumā. Ja slodze ir plānota un bērnam pirms pusdienām ir normāls cukura līmenis, piemēram 6,5, tad mēs insulīna devu gluži vienkārši samazinām vai uzņemam vairāk ogļhidrātus. Atkal ņemot vērā, kāds ir bērna svars, tad attiecīgi vai nu tā būs 1 maizes vienība, pusotra līdz 2 maizes vienībām. Tādam liela auguma un svara jaunietim ar tādu intensīvu fizisku slodzi, piemēram, 2 reizes pa 45 minūtēm, tad attiecīgi ogļhidrāti varētu būt arī 4 maizes vienības un pat 5 maizes vienības. Tāpēc ir gadījumi, kad plānota fiziskā slodze ar labu cukura līmeni pirms tam bieži vien insulīna ievadīšanu prasa ļoti, ļoti nelielā daudzumā.
lai nebūtu attiecīgi ļoti daudz jāuzņem ogļhidrāti. Un to arī ir apstiprinājuši bērnu vecāki, ka šādu taktiku pielietojot, tiešām hipoglikēmijas nav un viss ļoti labi izlīdzsvarojās. Cita situācija ir tāda, ka, piemēram, bērnam ir fiziska aktivitāte, kas ir plānota, bet pirms pusdienām cukura līmenis ir, piemēram, 13. Tad tā vietā, lai palielinātu insulīna devu, fizisko aktivitāti var lieliski izmantot, lai cukurs asinīs samazinātos. Tātad būs ļoti, ļoti liela kļūda, ja insulīna deva tiks palielināta, lai koriģētu paaugstināto cukuru, un sekos arī fiziskas aktivitātes. Tad būs hipoglikēmija. Tas atkal ir teorētiski, jo ir daudz hormoni, kuri var iejaukties pa vidu un šo cukura līmeni pilnīgi izjaukt, ne tā kā bija plānots, un pamatā tas ir stresa hormons adrenalīns. Bet gadījumā, ja pirms aktivitātes cukura līmenis pārsniedz 14 un pēc injekcijas un pusdienām ir plānots sports, tad šo aktivitāti ir vienkārši jāatceļ. Bērns ar tik augstu cukuru nedrīkst iet un piedalīties aktīvi sporta stundā. Izņēmums ir piedalīties, jāsaka tā, tīri formāli, bet aktīvi nesportot. Veikt insulīna devas korekciju, palielināt insulīna devu, piedalīties sportā tikai atļaujoties staipīties, tādas pilašu tipa darbības veikt. Un stundā tā tad drīkst būt, bet ne aktīvi sportot. Kāpēc tā notiek, ja cukurs ir paaugstināts? Kāpēc notiek tāda paradoksāla reakcija? Ķermenis tā ir iekārtots, ka, lai fiziskajā aktivitātē slodzes laikā ķermenis muskuļi saņemtu glikozi, kas viņiem ir kā enerģijas avots, kā degviela. Taču, protams, ka ir nepieciešams insulīns. Tas nozīmē, ja pirms aktivitātes cukurs asinīs jau ir paaugstināts, slodze nekādā veidā šo cukuru asinīs nevar vairs samazināt, jo trūkstot insulīna muskuļos nenonāk glikoze, ķermenī sākas, ja tā var pateikt, tāda kā panika, akna cenšoties panākt kaut kādu labāku efektu, jo šūnas prasa glikozi. Akna izdala savu cukura krājumu, kurā tas cukura daudzums ir ierobežots. Tad, kad viņš tiek iztērēts, nākošais mehānisms, kā var organisms veidot glikozi, ir no taukiem, jau rodas arī ketonu vielas, un uzsākot sportu ar augstu cukura līmeni, virs 14, un nedod Dievs vēl augstāku cukura līmeni, ir gaidāms tikai kāpums, ketonu vielu veidošanās, vēdersāpes, slikta dūša, un sporta stunda var beigties jau ar ļoti, ļoti akūtu bērnu veselības pasliktināšanos. Tāpēc pat arī, ja bērns jūtas labi pirms sporta, taču cukurs asinīs jau ir pāri 14, bērns aktīvi sportot nedrīkst, un bērns no sporta ir jāatbrīvo. Ir bērni, kuriem ļoti patīk nodarboties ar sporta veidu, kurš pieder anaerobiem sporta veidiem. Tāds ir, piemēram, tāda svarcelšana, boks, karatē. Jāteic tā, ka šie sporta veidi nav vēlami cilvēkam ar pirmā tipa diabētu, taču dzīve ir dzīve, un kādam var ļoti šis sporta veids patikt. Tad šeit ir jārēķinās ar daudz lielāku darbu pie sevis, pie savas cukura līmeņa kontroles, un jāatcerās, ka šāda tipa sporta veidi, kur ir elpas aiztur, kur netiek izmantots skābeklis un dominē adrenalīna izdalīšanās, tad šeit ir jāsāk aktivitāte ar daudz zemāku cukura līmeni asinīs, un tas ir katram tad attiecīgi jātestē. Tas var būt arī cukurs 5,0, un dažreiz pusauģi saka, es pat sāku ar cukuru 4,2 aktivitāti, un tad man viss ir kārtībā, jo pie šāda tipa slodzēm cukurs asinīs paaugstinās. Tātad kategoriski aizliegt ir sākt aktivitāti ar cukuru virs 10. Tad ir gaidām ļoti strauja celšanās un tāda akūta dekompensācija. Un jo ilgāk ir aktivitāte ar šādu augstu cukuru, anaeroba tipa,
jo būs lielākas akūtās problēmas ar veselību. Un vēl viens sporta aktivitāšu veids ir jaukta tipa slodze, kad ir gan šie aerobie procesi, gan anaerobie piedalās, un tāds ir, piemēram, futbols, basketbols, tāda tuvcīņa. Ja? Tad šeit dominē arī tāds moments, kad ir gaidāms cukura kāpums, bet arī kritums. Tāpēc aktivitāte jāsāk ar nedaudz zemāku cukura līmeni nekā aeroba sporta gadījumā un jāvēro. Un ir ļoti svarīgi izmērīt cukuru asinīs pusstundu pirms aktivitātes un katru pusstundu aktivitāšu laikā un, protams, arī pēc aktivitātes. Un jāsaka tā, pēc kaut kāda mēneša, 2 ļoti labi var saprast, kāda tad ir tā situācija, ar kādu cukuru drīkst sākt un cik daudz ogļhidrātu ir jāuzņem un cik daudz insulīns ir jāsamazina. Un arī cik ilgi pēc šāda sporta veida cukurs vēl turpinās vai neturpinās kristies, jo ir jāatcerās, ka pēc tādām ilgstošām aktivitātēm cukuram asinīs ir tendence samazināties arī 8, 10 un pat 24 stundas pēc tam, kad aktivitāte jau sen ir beigusies. Tas ir tāpēc, ka intensīvas slodzes laikā organisms iztērē savu cukura rezervi. Tās ir aknas, tie var būt arī muskuļi, un jo trenētāks muskulis, jo trenētāks ķermenis, jo trenētāki muskuļi, un viņos ir vairāk glikogēna, jo arī hipoglikēmijas risks līdz ar to ir mazāks. Bet ir jāsaprot, ka muskuļi atjauno savus cukura krājumus, tāpēc ir jāsamazina insulīna deva pēc slodzes. Tā ir vēlīno hipoglikēmija profilaks pēc slodzes. Tātad kopsavilkums par fiziskajām aktivitātēm ir tāds, ka pirms slodzes vienmēr ir jāizmēra cukurs asinīs, tātad mērīt pirms sporta un saprast, cik daudz uzņemt ogļhidrātus vai neuzņemt it nemaz. Ja mēs runājam par aerobu slodzi, tad ogļhidrāti jau nav vairs nepieciešami, ja cukura līmenis asinīs ir 9, 10, 11. Tātad atkarībā no šī līmeņa, tātad vai nu uzņemt, cik daudz uzņemt un varbūt neuzņemt vispār, ja cukurs jau asinīs ir kā rezerve. Bet atcerēties, ka nedrīkst aktivitātes sākt, ja cukurs ir virs 13,7 milimoliem litrā. Arī runājot par aerobu aktivitāti, kas ir ļoti vēlama bērnam ar diabētu, ir bijuši gadījumi, kad vecāki stāsta, ka pēc aerobas aktivitātes cukurs ir ļoti pacēlies. Pāanalizējot konkrēti šos gadījumus, ir izrādījies, piemēram, bērni ir iegājuši peldēties, tā ir aeroba slodze. Ar normālu cukura līmeni iegājis bērns jūrā. Bet viņi izrādās jūrā ir nevis peldējušies, bet vienkārši trakojuši. Piemēram, spēlējuši ūdenī bumbu, kuru, kā saka, izsit no spēles, ja, un viņš ir satraucies, skrien pa ūdeni, un tas ir adrenalīns. Un tāpēc, ja ir šāda tipa aktivitāte, kas skaitās aeroba, bet ar stresa elementiem, pat ar pozitīviem, bet tomēr adrenalīns ir hormons, kas cukura asinīs paaugstina, tad ir gaidāma cukura līmeņa paaugstināšanās, tāpēc tas ir jāatcerās. Par fiziskām aktivitātēm runājot, ir gadījumi, kad bērnam tiek piedāvāts atbrīvojums no sporta, vecāki paši lūdz atbrīvojumu no sporta, piemēram. Īstenībā ārsti tam ir pret, jo bērnam ir jāsporto, bērnam ir jātīstās, un bērnam ar 1. tipa diabētu tā skaitā, un pat vēl jau vairāk, jo aktivitātes, pareiza slodzes dozēšana viennozīmīgi samazina vajadzību pēc insulīna, uzlabo glikozes metabolismu, uzlabo insulīna jutību organismā, trenē ķermeni. Jā, pastāv hipoglikēmijas risks, bet tāpēc ir droši jāsamazina insulīna deva pirms slodzes vai jāadaptē ogļhidrātu daudzums pirms slodzes, slodzes laikā un pēc slodzes. Un ikdienā pie tā piedomājot, krājot pieredzi, analizējot,
ātri vien saprot, ka sports ir draugs, nevis ienaidnieks. Un pareizi to visu apvienojot, var sasniegt ļoti labus rezultātus. Un arī mums Latvijā ir jauni cilvēki ar pirmā tipa diabētu, kuri ir sasnieguši, ir ļoti augsti sasniegumi dažādās sporta kategorijās, un par to ir milzīgs prieks, ka tie ir pacienti ar pirmā tipa cukura diabētu. Ir bērni un jaunieši, kuri līdz diabēta diagnozē jau ir nodarbojušies ar profesionālo sportu, un šobrīd bez pieredzes grib atgriezties lielajā sportā, un vecāki uzdod jautājumu, kā tagad būs, ko mums darīt, un vai šobrīd diabēta diagnoze ir aizliegums šim aktīvajam sportam, tad jāsaka tā, ka nē, diabēts nav kontraindikācija arī lielajā sportā turpināt, bet jāsaprot, ka jāatgriežās būs lēni, pakāpeniski, vērojot, novērojot, pierakstot, tiešām vedot ne tikai diabēta dienas grāmatu, bet arī savu sporta aktivitāšu, sporta plānošanas dienas grāmatu, insulīna devu samazināšanas pierakstus, visu fiksēt, analizēt. Sākt, protams, pēc teorētiskām vadlīnijām, kā sākt aktivitātes, ar kādu cukura līmeni, ar ogļhidrātu aprēķinu, ar insulīna devas samazināšanu. Sākt ar teorētisko, bet vērot, kāda būs personīgā pieredze šajā, jo katram tomēr arī var būt kaut kāda individuāla reakcija uz to, un novērojumi būs pilnīgi citi. Taču kopsavilkums par diabētu un fiziskajām aktivitātēm ir tāds, ka jāatceras, ja asinīs pietiek insulīna, tātad cukurs ir normāls, aeroba slodze cukuru asinīs pazemina, jo pie tās pašas insulīna devas, kas ir ikdienā, aktivitātes laikā muskuļi sadedzina vairāk glikozes, tāpēc pastāv hipoglikēmijas risks. Un tas ir tas, kas apdraud cilvēku ar pirmā tipa diabētu. Tāpēc aktivitāte ir jāplāno, jāmēra cukurs asinīs pirms aktivitātes, jādomā par insulīna devas samazināšanu, un, ja sports ir neplānots, protams, jādomā par to, cik daudz ogļhidrāti ir jāuzņem, lai izvairītos no hipoglikēmijas. Gluži kā ik viens izglītības iestādes darbinieks, arī mēs aicinām būt zinātkāriem, jo jautājumos rodas atbildes. Ja arī tev pēc šī video noskatīšanās ir radušies kādi jautājumi, droši sazinies ar mums, ar Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrību, un mēs palīdzēsim rast atbildes. Paldies!